klāt ir augusts un klāt esmu arī es, lai sniegtu jums taro prognozi augusta mēnesim. Augusts nāks ar iespējām, bet ar tādām interesantām iespējām. Un šī ir iespēja doties projām no situācijām, kas sevi ir izsmēlušas, pateikt, kas ir tie veidi vai darbības, ko tu turpmāk darīsi savādāk. Izrevedēt savu skapi, vai savas sajūtas, vai savu attieksmi, vai savas darbības. Kam pievērst pastiprinātu uzmanību? Sekot savai iekšējai balsī, savām vērtībām un paiet malā no apkārtējo viedokļiem, no apkārtējo padomiem, pēc iespējas norobežoties no situācijām vai apstākļiem vai cilvēkiem, kas mūs ierobežo, kas mūs kontrolē, kas rada mūsos kaut kādas mazvērtības kompleksus, atgriezies pie sevis, pie savas patiesās būtības un pie tā, kam tu tici. Augusts īsti nav brīdis, kad daudz filozofēt, kā būtu, ja būtu, bet neko nedarīt. Darām tagad, neatliekam uz tālāko. Augustā daudz vērtīgāki darbi veiksies tad, ja darbosimies saskaņā ar savu iekšējo balsi. Darbojamies prātīgi, darbojamies ražīgi, darbojamies praktiski, un pie tam mēs vēl varam izmantot dažādas metodes, dažādas pieejas, dažādus ceļus, lai sasniegtu savus mērķus. Augustā ceļš uz jūsu rezultātiem var vest pat daudzām takām vienlaikus. Lai augusts ir saskaņā ar jūsu patiesajām vēlmēm, un tiešām vairāk daram, mazāk filozofējam, kā būtu jādara.